šodien atkal braucam uz lekciju. Nu, praktiski ne uz nodarbību. Šādi un tad mēs vedam arī tādas praktiskās nodarbības, piemēram, mazākām grupām, uzņēmumos, bet arī vienā bankā, vienai komandai. Nu, mēs angļu valodā varīsim par smadzeņu darbību. Man kā mašīnā, kabatā mašīnā ir arī aparātiņš smadzeņu, tā kā pieslēgsim dažus pie vadiņiem. Ja, tādi mazie izbraucieni, tā kā tiekamies. Un lai jums strādā smadzenes labi, un ir tik daudz interesanti par tām smadzenēm. Arī šodien daudz dažādas stāstus dzirdēju par to, kā viens jauns vīrietis vairs uztver mierīgāk sava priekšnieka emocionālās neadekvātās svārstības un iekšējs miers, un tāds arī tā kā pozitīvisms vairāk. Tas arī nāk no smadzeņu darbības. Čau!